Labrīt, piektā diena. Sākām jau plānot māju ceļu, bet pagadījās kaut kas neparedzēts. Biļetes nopirkām, bija plānā lidot rītā. Kas ir pirmdiena. Šodien aiziet līdz Santiago, bet biļetes tā kā ir tikai uz otrdienu, tad mēs šodien taisīsim īso posmiņu par 11 kilometriem. Un tad pirmdienā ienāksim Santiago. Un tad agrāk otrdienas rītā 5:45 mums ir lidojums, bet ne uz mājām uz Rīgu. Sapakosim mantas, liekās visas nosūtīsim ar pastu uz Latviju un dosimies tālāk piedzīvojumā. Uz kurieni? Pagaidiet vēl pāris dieniņas mūsu chronoloģijā, pāris dieniņas, un tad jau atklāšu ko informāciju. Mazais pirms izvākšanās apskatiņš, te ir mūsu somas. Te mums bija dārts istaba, maziņa, bet pilnīgi pietiekās. Te ir manas istabas. Virtuves zona, ēdama zona, viss tad ar TV un mikro balkoniņš, kur ir apkurs sistēma un veļas mašīna. Un no visām šķērsieliņām pāriem nāk Santiago ceļa gājēji. Kapi klasiskie, kā pie mums, bet ļoti lepni, visi marmorā spīdīgi. Wow. Visi ar Galīcijas gliemžvākiem māja apdarināti. Fantastiski. Un kaut kāds interesants satura klubiņš, spriežot pēc visa. Rekur. Banāna bērniņi. Un kaut kāda mega lapsene. Šodien Zaudāras diena. Truši redzēti. Vai pat īteri pīles arī bija.
Piekar zem 20 kilometriem. Nogājām 100, varbūt 200 metrus. Vēl viena super skaista baznīca. Komentāri no komandas. Komanda priecīga. Komanda laimīga? Mazais komandieris. Pasas mūziku. Nu labi. Nešūsimies klāt. Priekšā kalns. Greberni tas lielais. Kādas? Tur vēl ir kaut kāds bruns kalns. Man angļots skolotājs kaut ko rakstījis. Bet ūdenskritumi mēs kopā. Īsais feedbacks. Iestājās ļenganā kājas, samežģīja pelpotīti, bet turpina kaut kā iet. Pasāpē pārgāja. Dodamies tālāk. Vēl kaut kādi 5 km līdz naktsmītnei. Šodien ritmiņu normāli turam. Ne tik ātri kā vakar. Bet viss ir pareizi. Mēs pa turismu objektiem nestaigājam, bet periodiski, kad trāpās kaut kas ceļā, noteikti vajag pievilkt. Un tad bija kaut kāda veca, sena muiža. Noteikti pa ceļus var redzēt visi akmeņu krāvumi nosūnojuši, koki nosūnojuši. Un pēc vārtiem iebraucamā ceļa izskatās, ka būs iespaidīgi. Varbūt arī var. Skatīsimies pēc tā. Vai. Vārti ir vaļā. Re, kur nosaukums. Tur mašīna kaut kāds stāv. Tur taisnā var iet, tur nav, nekas nedzīvo. Vārti ciet, nedaudz aplausdāmies. No šejienes jau var baigi redzēt, ka tur jau ir interesanti. Nu, labi. Ceļi rāda, ka līdz Santiago 7. Bet mēs tuvojamies naktsmītnei un to mazo kripatiņu atstāsim rīt uz saldo ēdienu.